Sveiki! Mūsu rokās ir nonācis LG flagmanis, pasaulē pirmais tālrunis, kurš ir aprīkots ar 2 kodola procesoru LG Optimus 2X. Ja līdz šim kompānija vairāk koncentrējās uz vidējās un lētās klases ierīcēm, kuras tehniski ne ar ko nepārsteidz, tad LG Optimus jau ir augstākās klases ierīce ar jaudīgām detaļām un kvalitatīvu korpusu. Android 2.2 operētāja sistēma darbina NVIDIA Tegra 2.1 GHz 2 kodola čips. Tiek paredzēts, ka Android 2.3 atjauninājumu ierīce iegūs šī gada vasarā. Operatīvās atmiņas apjoms ir 512 MB, savukārt iebūvētās atmiņas 8 GB. Kā jau Android ierīcēm ierasts, arī šī vietālruņa iebūvēto atmiņu iespējams papildināt ar microSD atmiņas kartēm. Lai ievietotu SIM karti vai jau minēto atmiņas karti, nebūs jāizņem akumulators. Noteikti vēlamies uzteikt kvalitatīvu veidoto korpusu. Lai arī aizmugurējo vāciņu diezgan pagrūti noņemt, tomēr pateicoties pārdomātajai uzbūvei, vāciņš ļoti cieši turas pie pārējā korpusa. Tādējādi neļurkāsies un visticamāk arī nokrītot tālrunim uz zemes, tas netiks sadalīts par reizinātājiem. Šogad neiesakām pārbaudīt, ja vien nevēlaties zaudēt garantiju. Tālrunim ir 4 colu 480 x 800 pikseli displejs, kurš nodrošina košas dzīvīgas krāsas, lielus attēlu telpās, tomēr saules gaismā displejā attēloto informāciju ir diezgan pagrūti saskatīt. Protams, ka displejs ir kapacitīvs kārienjūtīgs un nevainojami reaģē uz klikšķiem. Zem displeja novietota 4 kārienjūtīgi vadības taustiņi – izvēles, mājas, atgriešanās un meklēšanas. Arī tie adekvāti reaģē uz pieskārieniem. Tomēr dažiem cilvēkiem varētu nepatikt tas, ka taustiņu apgaismojums izslēdzas pat ātrāk nekā displeja aizmugura apgaismojums. LG Optimus 2X ir aprīkots ar 8 megapikseļu fotokameru aizmugurē un 1,3 megapikseļu kameru priekšā. Pirmā no tām spēja uzņemt 1080p jeb Full HD video. Par pašu fotoattēlu kvalitāti runājot, tie ir asi. Priekš mobilā tālruņa kameras ir salīdzinoši maz trokšņu, tomēr prasītos nedaudz košāks, dzīvāks krāsas. Subjektīvi mums arī gribētos, lai tālrunis ir aprīkots ar 2 klikšķu kameras taustiņu, kas būtu nedaudz ērtāk nekā fotografēšanai izmantot kārienjūtīgo displeju. Mums nebija ne mazāko šaubu, ka šis tālrunis ir ātrs, tomēr šī ātra darbība ir iegūta uz akumulātora darbības laika rēķina. Vidēji lietojot šo tālruni, tas ir nosūtot aptuveni 15 īziņas, 20 minūtes surfējot internetā vai spēlējot spēles, kā arī pusstundu runājot pa tālruni. Akumulators spēja noturēties vien 24 stundas. Tas ir diezgan zems rādītājs. Garākos izbraucienos, kad nebūs iespējas brīvi piekļūt kādai elektrības rozetei, nekas cits neatliks, kā iegādāties papildus akumulātoru vai kādu no pēdējā laikā popularitāti iemantojušajiem pārnēsājumiem lādētājiem. Lai arī kopumā ierīce ir ātra, tomēr ir brīži, kad manām neliela aiztura vai mazas nepilnības, ko visticamāk rada LG veiktie uzlabojumi Android operētāja sistēmā. Piemēram, ja ierīce ilgāk pastāvēs gaidīšanas režīmā, tad nospiežot atbloķēšanas taustiņu, tad uz brīdi ieraugām mājas ekrānu vai kādu citu lapu, kas pirms tam bijusi atvērta. Un tikai tad parādās atbloķēšanas ekrāns. Kā arī novērojam to, ka tālrunim ne īpaši patīk simkartes maiņa. Vienā no reizēm tālrunis uzkārās tā, ka nācās to pārstartēt vairākas reizes ar akumulātoru izņemšanu. Tomēr ikdienas lietošanā tas nereiz neuzkārās. Ja daļu no LG uzlabojumiem ikdienā varētu izmantot pat diezgan bieži, tomēr mēs galīgi nesaprotam, kādēļ nepieciešama iespēja uzsitot tālrunim pa sāniem pārslēgt attēlus galerijā vai arī dziesmas. Turklāt funkcija strādā visai slikti. LG Optimus 2X vietālrunis ir apveltīts ar HDMI izeju un līdz ar to arī komplektācijā iekļauts kabelis. Tālrunis uz lielā ekrāna var spoguļi attēlot savu displeju, kā arī atrādīt uzņemtos video Full HD izšķirtspējā. Ja tehniski LG Optimus 2X viennozīmīgi ir labākais vietālrunis, ko piedāvā šī kompānija, tad programmatūras ziņā gaidīsim atjauninājumu uz Android 2.3 operētāja sistēmu, kam šo tālruni vajadzētu padarīt vēl ātrāku. Nedaudz gan pieviļ akumulātora darbības laiks ar vienu uzlādes reizi. Tālrunis ir pieejams par aptuveni 340 latiem, kas ir diezgan saprātīga cena augstas klases vietālrunim.